Lai izveidotu jaunu plānoto notikumu masas un gabarītu ierobežojumu, lietotājs dodas uz sadaļu Mani plānotie notikumi un spiež pogu pievienot plānotu notikumu. Tālāk lietotājs izvēlas notikuma apakšklasi, masas un gabarītu ierobežojumi. Kā notikuma apakšveids, lietotājiem pieejams sekojošas opcijas: augstuma ierobežojums, braukt aizliegts, kravas automobīļiem braukt aizliegts, masas ierobežojums, platuma ierobežojums, virtuālās masas ierobežojums un virtuālās masas ierobežojums ar izņēmumiem. Atrašanās vietas datus lietotājs var pievienot divos veidos. Pirmais veids ir izmantojot karti. Kartē lietotājs var pievienot punktveida objektu, izvēloties to kā opciju un ieklikšķinot kartē. Lietotājs var izvēlēties līniju veida objektus, iezīmējot posmu, kurā ir plānotais notikums. Kā arī lietotājs var iezīmēt laukumu līniju veida objektiem. Iezīmējot, tas izvēlēsies visus atrodamos ceļus šajā laukumā. Otrais veids, kā izpildīt atrašanās vietas datus, ir aizpildot tā kartīti. Spiežot pogu pievienot jaunu, lietotājiem atveras jauns loks, kurā viņš var ievadīt atrašanās vietas koordinātas, iespēju to piesaistīt tuvākajam ceļam un izvēlēties adresi. Kā arī ievadot koordinātas, lietotājiem kartē automātiski attēlojas šis punkts. Kā otru opciju lietotājiem iespējams ievadīt lineāro referenci, izvēloties ceļa indeksu un ievadot sākuma punktu un beigu punktu. Tālāk lietotājs ievada atrašanās vietas ģeogrāfisko nosaukumu, izvēlās kādu nodaļu kā informācijas avotu un ievada notikuma sākuma un beigu laiku. Ja tiek pievienots vairāk nekā viens sākuma un beigu laiks, lietotājiem tiek izveidots papildus notikums ar tādu pašu informāciju, kāda aizpildīta ir šajā. Apbraukšanas maršruta atrašanās vietas datus lietotājs var aizpildīt arī divos veidos. Pirmais veids, izmantojot kartē opciju pievienot apveceļu un iezīmējot ceļu. Otrais veids ir aizpildīt apbraukšanas maršruta atrašanās vietas datus manuāli, spiežot pievienot jaunu un aizpildot atkal koordinātas ar iespēju to piesaistīt tuvākajam ceļam, atzīmēt, vai tas ir divu virzienu ceļš un atzīmēt, vai tiek mainīts braukšanas virziens. Kā arī lietotājiem iespējams to pašu izdarīt, aizpildot lineāro referenci. Tālāk lietotājs aizpilda papildus informāciju par apbraukšanas maršrutu. Nākamais lauks attēlojas tiem notikumiem, kuriem kā apakšveids tika izvēlēts augstuma ierobežojums, masas ierobežojums, platuma ierobežojums, virtuālās masas ierobežojums un virtuālās masas ierobežojums ar izņēmumiem. Šai laukā aizpildāmā informācija būs atbilstoši izvēlētajam apakšveidam. Virtuālās masas ierobežojumi ar izņēmumiem nāk papildus lauks, papildus izņēmumu nosacījumi, kurš aizpildās automātiski ar informāciju. Tālāk lietotājs izvēlās ierobežojumu veidu. Tālāk lietotājs ievada atbildīgās personas vārdu. Pēc nepieciešamības aizpilda notikuma piezīmes. Laukam virtuālās masas ierobežojumiem ar izņēmumiem šis lauks aizpildās automātiski. Pēc nepieciešamības lietotājs var pievienot pielikumu. Pēdējo lietotājs var izvēlēties, vai šo notikumu publicēt kalendārā vai nē. Kad viss nepieciešamā informācija ir aizpildīta, lietotājs spiež pogu saglabāt. Kad notikums saglabāts, tas lietotājiem attēlojas sadaļā Mani plānotie notikumi.